Sveicināti Latvijas sabiedrība, sveicināti tiktokeri, sveicināti mani YouTube kanāla apmeklētāji. Nu, turpinām tās sarunas par VUGD kā modernu dienestu, ja, kurš attīstās un visu pārējā. Turpināsim graut tos mītus. Iepriekšējā video es jau jums teicu, ka es pieskaršos tādai lietai kā aroslimības. Un tieši runāsim par aroslimībām ugunsdzēsējiem, bet arī šoreiz es gribu, tā teikt, to tēmu drusku plašāk pavērst, ja, un pateikt tā, kā mēs kā valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests vispār un ugunsdzēsēji, tā ir sabiedrības daļa. Viņi nedzīvo atsevišķi atrauti, ja. Vieni no otriem mēs esam atkarīgi dažādās jomās, un vispār valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests, es vēlreiz uzsvēršu, tā ir tā struktūra, kura sniedz pakalpojumu sabiedrībai par sabiedrības nomaksātajiem nodokļiem, ja. Tā teikt, nodrošina viņu drošību ikdienā. Un te es tālākais runāšu arī par to tādu lietu, kā tagad jau, arotslimībās, kā es jau pieminēju, tieši elpceļu slimības, ja, kas ir ugunsdzēsējiem vienā no pirmajām vietām. Un šeit man būs viens piemērs, kurš arī skar pārējo sabiedrības daļu tieši tajā jomā, kā ar to ziņu, kas pēdējā laikā noskanēja, jūs atceraties, Dreiliņos laikam bija tas, ka paredzēts būvēs, jā, tā teikt, poligonu atkritumu dezināšanai. Un vispār perspektīvā viņš ir tādas poligonus būvēt, es tā saprotu, pie visām lielajām pilsētām. Eiropā vajag kaut kur atkritumus likt, viņi tā kā normāli koju, tā teikt, studenti, jā, no vidus izslauka zem gultām apakšā, jā, kā saka, pa stūriem sadzeņ. Apmēram tā Eiropa, tā mūsu tīrā Eiropa, kas civilizācijas priekšā ir rīkojas. Ja? Šajā gadījumā Latvija ir kļuvusi par tādu stūri, kur arī var tos atkritumus noslausīt. Bet ar ko tas mums ir bīstami? Ja? Tas, ka jau arī sabiedrība saprata, ka nekas tur labs nav, tā ir viena lieta. Bet es te tagad arī gribu jums izlasīt dažus citātus no žurnāla, atkal no tā Vatņiku žurnāla, ja? Te es domāju, ka lai tā teikt, tie patrioti Latvijas, ja, kas ar tām lāpām pa naktīm skrēda, ja, un jūtas ļoti patriotiski Latvijai, tagad var aiziet malā, tāpēc, ka es lasīšu, tā teikt, zinātniski pētniecisko rakstu no Arhangelskas pilsētas zinātniskā institūta, zinātniski pētnieciskā, tā teikt, Krievijas federācijas akadēmijas biedrības biedrs, ja viņa skaitās. Tā tad arī tomēr kreditējas pašā augšā, ja, institūcija, kas arī ir starptautiski atzīta, kuras viedokļi ņem vērā. Un te tieši ir par gadījumu, kurš notika 1992. gadā, pilsēta Šelohova, ja, laikam Šelohova tā bija, ja, Tā bija Šelohovas pilsēta, ja notika ugunsgrēks rūpnīcā Irkutsk kabeļi. Tas ir tieši tie, kas nodarbojas ar elektrisko kabeļu ražošanu. Notika liels ugunsgrēks, augstākās pakāpes sarežģītība, viņam bija strādāja viņā vairāk kā 600, kā es te tagad, kur viņš man te bija pierakstīts, it kā rakstīja, vairāk par 600 cilvēkiem, ja, piedalījās ugunsgrēka dzēšanā. Un tagad es te izlasīšu dažus citātus, kurus es esmu ārā, tā teikt, no tā raksta pārtulkojis, ja, latviešu valodā. Pašu rakstu es pielikšu klāt atsauci uz rakstu, kurā jūs varat izlasīt. Viņš ir uz 5 lapām, ir arī lejuplādējums PDF formātā, un turpmāk jūs viņu varat izmantot, kurš ir dabūjams internetā. Atsauci uz to rakstu es klāt pielikšu, jūs viņu varēsiet paši izlasīt, ja, un iepazīties ar visu. Te es vēl pat neesmu visu to sarakstījis, kas ir iekšā. Bet, esiet pacietīgi, es izlasīšu savus tos tulkojumus, un laikam video šitas nebūs vienā daļā, viņš būs 2 daļās. YouTube kanālā jūs viņu varēsiet atrast visu vienā gabalā. Šeit laikam man viņu nāksies sadalīt 2 gabalos, ja. Kuram ir pacietība, tie noklausieties, kas jūs priekšā arī sabiedrību gaida, piemēram, Dreiliņu iedzīvotājs, jo ir saprotams, ka iekšā visādas plasmasas var būt, un vielas visādas var būt, ja, kas jūs gaida perspektīvā, jūsu bērnus, piemēram, un cik jūsu
tiem īpašumiem ir vērtība, tad pēc tam būs, ka uzbūvēs to visu. Bet ugunsdzēsējiem, tā teikt, nākotnē, ņemot vērā to materiāli tehnisko nodrošinājumu, kas ir valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestam, ja, arī to, nu, teiksim tā, tā visa, kā to varētu tā pareizāk nosaukt, visa loģistika, kas ir organizēta valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā, ja, piemēram, notiks, ja, tādi lieli ugunsgrēki, par ko es laikam vēl par to pieskaršos tai loģistikai un visam pārējiem, kad mēs sāksim runāt par tehniskās dienesta pārvaldi valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta, ja. Un, nu, kas tur notiek, ja? Es izteikšu dažas domas. Tā teikt, nu, jūs tā teikt paši veiciet secinājumus un tajā lietā domājiet, vai nu tā ir, ka jums neko nevajag darīt, ja? Un vai viss, kas Latvijā notiek, ir normāli. Tas, tā teikt, ir ar tādu mērķi, lai sabiedrību iekustinātu, jo, kā saka, katram ir savs krekls tuvāks pie miesas, ja? Nebija nekur tādas aktivitātes, kad mums vajadzēja nosviest šitos lopus, kas tagad sēž valdībā, ja, kā piemēram, kad jums tieši aizskāra tieši jūsu intereses, privātās intereses, tas ir par jūsu māju un par visu. Jūs nezin kā dzīvojat un domājat, ja, ka, piemēram, politika ir pilnīgi atsevišķi no jums. Nē, draugi mīļie, tieši tie, kas sēž augšā, lemj arī par jūsu īpašumiem. Un nākotnē, ja jūs tagad viņiem nedosiet pausīm, ja, jūs bez viņiem paliksiet. Un tas notiks tikai vienā brīdī, tā kā to arī tagad paklusām dara, piemēram, ar tās pašas digitālās naudas ieviešanu, ja jūs vienu brīdi noliks fakta priekšā, un to visu dara tagad šitie te lopi, ja, kas visi tagad sēž augšā, un viens no pirmajiem tiem, kas to visu paklusām dara, ja, tā teikt, jūs dzen iekšā tajā purvā, drīz var kļūt par premjerministru, un tad jūs domājat, kur jūs tālākais vēl būsiet. Bet tagad tā teikt, kā es jau teicu, es atgriežos pie šitā raksta, un sākšu viņu jums lasīt, ja. Varbūt pat tā, ka šitas būs tā kā ievads, to, ko es tagad taisīju, jums izstāstīju, un otrā daļa, tad arī būs jums tagad tālākais tieši tas raksts. Tā teikt, paldies par uzmanību, otrajā daļā es jums lasīšu šito rakstu, jo tā laikam būs loģiskāk. Nu tā, tātad sākam mēs lasīt to rakstu, ja? Raksts saucas Медицина труда и промышленная экология. 6. numurs, iznācis 2007. gadā. Ikmēneša zinātniski praktiskais žurnāls. Raksta autori V.S. Рукавишниковs, I.V. Количева. Raksts saucas Медицина труда пожарных, итоги и перспективы исследований. Tā zinātniski pētnieciskais institūts, jā, nu tā kā es teicu, Angarskas pilsētas valsts universitāte, Krievijas zinātņu akadēmijas biedrs. Tā, un tālākais, kas te ir ievadā, jā, rakstam. Rakstā ir izvērtēti faktori un to iedarbību uz ugunsdzēsēju viņu darbā, ieskaitot pētījumus darba higienas apstākļus, veselības stāvokļu un profesionālās veselību ietverot iekšā, jā. Koncepcijas pilnveidošana attiecībā uz bīstamo profesiju pārstāvjiem. Kādi vārdi, ja jūs no Latvijas visiem šitiem, kas tur augšā sēž, esat tādu dzirdējuši ugunsdzēsēji? Jūs esat dzirdējuši, ka jums, piemēram, tā runā Iekšlietu ministrijas veselības centra eksperti kādreiz par šitādām lietām vispār būtu pieminējuši. Nu, un tagad citāti, ja, kas sākas. Šobrīd tiek pievērsta pastiprināta uzmanība bīstamo profesiju pārstāvju darba apstākļiem un viņu veselībai. Tā skaitā arī ugunsdzēsēji. Šai profesijai ir augsta sociālā nozīme, lielas prasības profesionālajām īpašībām, ilgstoša kompleksa nelabvēlīgo faktoru iedarbību uz viņiem. Atbilstoši Startautiskās ugunsdzēsēju asociācijas datiem, ugunsdzēsēju profesija ir viena no pirmajām, kurā nelabvēlīgi un bīstamie faktori iedarbojas uz organismu ugunsdzēsēju. Tā. Pētnieku viedoklis. Pamatiemesls ugunsdzēsēju mirstībai ir līdz 44%. Tas ir stresi, kuri pāriet asins izplūdumos smadzenēs. Kungi, jo es tagad nesen pieminēju jums tieši tas, ka jums ir priekšā darbs iespējams, ja meža ugunsgrēki un kūlas ugunsgrēki, kas ir bijuši. Ja? Nevienam jums ir kādreiz pulsiņš uzskrējis pāri 200 un augstāk. Tas ir tieši saucas stress uz organismu. Ja? Un kā tas pulsiņš uz jums strādā, jūs paši nezināt. Nu, man, piemēram, pašam ir bijuši simptomi, ka es pēc tam, kad esmu paskrējis apsēdies, ja, vienu brīdi man sāk pirkstu gali, tirpst lūpas, ja, man ir bijis tā, ka, nu, tādi plankumiņācu priekšā noskrien.
Varbūt mediķi var pateikt, kas ir tieši tie par simptomiem, bet tie ir, man liekas, viena no simptomiem tieši, kas ir saistīti ar sirsniņu, ja, ar smadzenēm, ar tām lietām, ja, un tas man ir bijis nevienu reizi vien. Es savā dzīvē tādus simptomus esmu noķēris pēc normālas skriešanas reizītes 4, īpaši vasarā. Tā teikt, turklāt, tiek norādīts, ka viens no faktoriem periodiska ugunsdzēsja asins kā viens no bīstamajiem faktoriem, ir periodiska ugunsdzēsja asins piesātināšanās ar oglekļa dioksīdu, kurš veidojas degšanas produktu rezultātā. Un ne tikai, kungi, jūs skraidot apkārt savām mašīnām, ja ņemot tā pašu aprīkojumu, ja kad jūs jau tā elpojat pātrināti, jūs tāpat noķerat visus tos pašus dioksīdus, kas izplūst ārā no mašīnas izplūdes gāzēm, ja, un jūs tāpat viņus elpojat. Tātad jūs jau organismu indējat tikai vēl sākot normāli fizisko sagatavotību. Nu, padomājiet paši, ja, par to, piemēram, neviens neaizdomājas. Tas ir oksīdi, kurš veidojas degšanas produkta rezultātā. Īpaši liels nelaimes gadījumu skaits starp ugunsdzēsējiem tiek novērots veicot paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku dzēšanu. Viens no tādiem ugunsgrēkiem ir augstākā sarežģītības pakāpes ugunsgrēks Šelahovas pilsētā Irkutsk kabeļu rūpnīcā 92. gada decembrī. Būvkonstrukcija produkcijas produkcijas poliviņulu chlorīda izēvielu degšanas rezultātā apkārtējā vidē nokļuva liels daudzums augstī toksisku vielu, tai skaitā no dioksīnu vielu grupas. Ugunsgrēka dzēšanā piedalījās 673 cilvēki. Stobrinieki strādāja bez elpošanas orgāna aizsardzības līdzekļiem. Kungi, vai tas nav iespējams, jūs arī strādājat ugunsgrēkos, piemēram, īpaši ierodoties pirmajām vienībām, tā kā sakarā ar to loģistiku, kas ir dienestā, ja, un ar tām prasībām, ja ievēro visas prasības. Jūs zinat, ka jums tā gaisa var pietikt, ja kaut kur 40 minūtēm, ja jūs strādājat elpošanas aparātos visi, bet tā kā jūs braucat ārā, nepilnas ekipāžas, ja tā teikt, pa 3 cilvēki, ja, un kamēr salasīsies pietiekošais cilvēku skaits, lai nodrošinātu kaut vai to, kā ir jāstrādā ķīmiski piesārņotā vidē, ja, tā jūs padomājiet. Kā tas viss notiks, jo jums ir jādara tagad, un jūs gaidīt uz tiem spēkiem līdzekļiem varbūt arī nevarēsat, ja? Nu, es arī esmu pavērojis, kā notika, piemēram, tā pašā dzēšana, kad bija jādzēš, tas bija kur slokā, ja, kad dega tie atkritumi. Jūs tur visi strādājat aparātos, ja, un kāpēc jūs viņos nestrādājat? Nu, tur es saku, tur ir daudz jautājumu loģistikai, ja, un es pēc tam par to pieskaršos, ka es tālākais jau runāšu, ka es ņemšu nākošos tur priekšā, ja. Apkārtējā vidē nokļuva liels daudzums augsti toksisku vielu, tai skaitā no dioksīnu vielu grupas. Ugunsgrēka dzēšanā piedalījās tā. Stobrinieki strādājot bez elpošanas orgāna aizsardzības līdzekļiem. Ja ugunsgrēka dzēšanas nobeiguma laikā un pēc ugunsgrēka likvidācijas pie mediķiem sāka vērsties pēc palīdzības ugunsdzēsēja sakarā ar pašsajūtas pasliktināšanos. Simptomi pamatā atbilst vieglas pakāpes saindēšanās simptomiem. Vispilgtāk izteiktā bija elpošanas orgāni, aizdusa, gļotādas iekaisumi, bronhospazmas. Tā centrālā un perifērijas nervu sistēma, galvas sāpes, vājums, nelaba dūša, vemšana, miega traucējumi. Praktiski visiem, kuri vērsās pēc palīdzības, bija novērojami jau esošo hronisko slimību sāsinājums. Kuņģa čūla, gastrīs, hroniskais bronhīts un citas. Tā. Turpmāk ārstu uzraudzība veicot ugunsgrēka dzēšanas dalībnieku medicīnisko kontroli, kas noteica, ka slimnieku skaits, kuriem iespējama bīstamo vielu kompleksā iedarbību un ar to saistīto veselības stāvokļa pasliktināšanos kuru nevar noliegt, pieaug. Turklāt, turpmāk viņu veselības stāvoklis neuzlabojās. Ugunsdzēsēji ir bijuši pakļauti augstī toksisku un indīgu vielu kompleksa iedarbībai. Tādas ir dioksīni, alumīnie tvaiki, dichlorīdu grupas vielas. Viņu klātbūtne tika atklāta ugunsgrēku dzēšanā piedalījušos bioloģiskajās vidēs. Nu, tas ir analīzēs, laikam tā var saprast. Šai ugunsgrēka likvidātoru grupai ir ļoti augsts invaliditātes līmenis. Ņemot vērā šādas situācijas atkārtošanās riskus, tika veikta analīze par iespējamo profesionālo risku jau noskaidrotajām patoloģijas formām. No visām iespējamām saslimšanām vislielākais risks ir iegūt toksiskā encefalopātija, vegetosensorās ekstremitāšu polineiropātija, veģetatīvā distonijas sindroms. Visu šo slimību iegūšanas riski tiek vērtēti kā augsti un ļoti augsti. Nu, tas ir tikai dažas, ko es te nosaucu un ar savu, tā teikt, neprofesionāli pārtulkoju var būt.
Varbūt es arī viņas pilnīgi visu nenosaucu, bet es saku vēlreiz, jūs to rakstu varēsiet atrast, atsauci jūs rakstu jūs, es liekšu iekšā gan YouTube komentāros tur apakšā aprakstā, gan arī komentāros šeit pie TikToka. Nu, un jūs Latvijas sabiedrība tad tālāk domājat, kur jūs dzīvosat, kādos lielos draudos dzīvosat jūs, jūsu bērni. Nu, un jūs ugunsdzēsēji tā teikt, varat sēdēt tā teikt tālākais un neko nerunāt, vai arī beidzot sevi sākt aizsargāt, jo tā teikt valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta priekšniecība ir vieglāk jūs norakstīt un jūs paliksiet tā teikt dzīvot uz tiem pabalstiem, nu, kur jums būs, vai jūs dzīvosat vai eksistēsiet, ja tālāk nākotnē, jauni cilvēki ar sačakarētu veselību, ja, kuriem priekšā vēl ilgs darba mūžs. Tā ir jūsu jau darīšana, jūsu ģimenes darīšana. Bet tas ir apmēram nākotnē, kas gaida Latviju, ja, piemēram, šitie te, kas tagad ir pie vāras tādos kā drēliņos, un kur vēl nezinu, kur, ja, piemēram, iedrisīs iekšā, es teikšu rūpīgi iekšā, vēl šitos pašus atkritumu dedzināšanas visus šitos te poligonus, ja, ar tām rūpnīcām. Un kas gaida Latviju? Tas tā teikt, jums sabiedrība pārdomām arī, ne tikai ugunsdzēsējiem, bet jums ugunsdzēsēji domājiet tālāk, kā jūs dzīvosat. Jo perspektīvas jums paliek ar vienu rožainākas, strādāt ilgāk, izdienas pensijas, ja jums tā teikt, var pārcelt, ja, nu, un strādāsat jūs apstākļos diez vai 100 reizi labāk uzlabojušos. Uzdodiet sev jautājumu. Ļoti stipri jums viņi ir uzlabojušies, izņemot tos aizsardzības tērpus un mašīnas, kuras valsts vienkārši ir spiesta iepirkt, tāpēc, ka jūs vairāk tos vecos dzelžus, ja, tos 131 zilus vairāk remontēt nespējat, jums nav ne cilvēki, kas viņus var saremontēt, ne arī detaļu to ir, jūs esat aizdirsuši visus stūrus, ja, tā teikt, teiksim, ne jau jūs, ja, bet politiķi, ja, un vairāk viņas nav dabūjamas. Nu, un tas tad viņus piespiež kaut ko darīt, un arī tas viss ir tā tikai virspusē, ja, tālākais apakšā. Cik jūtīgi liels tas pamats, kā saku, es jau iepriekš domājiet paši. Labi, sabiedrība, paldies par uzmanību, līdz nākošajam video. Tālāk nākošajais video es tāpat turpināšu graut tavas mītus par VLGD. Atā, sargiecēji!